Viktors Hatuļovs jau kopš pusauģa gadiem izcēlās ar iespaidīgiem fiziskajiem dotumiem, sportisku augumu un dabas dotu spēku, lai gan sākotnēji viņa spēlē vēl nevarēja saskatīt augstākā kalibra meistarību. Viss mainījās neticami strauji, līdz ar 73. gada sezonas sākumu un straujo progresu talantīgais jaunietis no strādnieku ģimenes nonāca Rīgas Dinamo meistarkomandā. Tajā pašā gadā Viktors devās uz Eiropas U19 junioru čempionātu, kur kopā ar PSRS izlasi izcīnīja sudraba godalgas. Tolaik valsts vienības rindās spīdēja nākamais olimpiskais čempions Boris Aleksandrovs, kurš 5 mačos sakrāja 15 punktus. Viktors Hatuļovs neatpalika, kļūstot par otro rezultatīvāko spēlētāju komandā un ieņemot 4. vietu visā turnīrā. 5 spēlēs viņš guva 6 vārtus un atdeva 6 rezultatīvas piespēles. Uzbrucējs nebija vienkārši fiziski spēcīgs puisis. Viņa spēja gūt vidēji vairāk nekā 2 punktus mačā Eiropas elitē, parādīja unikālu tehnikas un meistarības kombināciju. Lai labāk izprastu, kādā interesantā sabiedrībā tolaik atradās Viktors, ir vērts paskatīties uz turnīra rezultatīvāko spēlētāju zviedru Kentu Nilsonu. Viņš šajā formā dominēja ar 16 punktiem, vidēji mačā sakrājot 3,20 punktus. Šis pats Nilsons vēlāk aizvadīs 9 spožas sezonas Nacionālajā hokeja līgā, 553 mačos gūstot 686 punktus. Viņš karjeras beigās spēlēja kopā ar tādām hokeja ikonām Oilers sastāvā kā Veins Greckis, Jari Kurī un Marks Mesjē. Vidēji spēlē NHL gūstot vairāk nekā punktu. Vēsturiski Eiropas junioru čempionātos PSRS izlases kreklā ir spēlējuši 14 hokeisti no Latvijas vai tie, kuri pārstāvēja Rīgas Dinamo. Ja skatāmies uz visu laiku produktīvākajiem mūsu puses spēlētājiem šajā turnīrā, aina ir pieklājīga. Pirmajā vietā ir Znaroks, kurš 5 spēlēs iespēja sakrāt 16 punktus. Otrajā vietā ierindojas Hatuļovs ar 12 punktiem, bet 3. pozīciju ieņem Helmuts Balderis, kurš izcēlās ar 10 vārtu gūmiem un 1 piespēli. Turpat līdzās šīm leģendām atrodas arī Sergejs Žoltoks un Mihails Šostaks. Šīs pašas sezonas ietvaros vēl pirms junioru Eiropas čempionāta Viktors kopā ar PSRS U20 izlasi piedalījās 74. gada, tolaik vēl neoficiālajā pasaules čempionātā. Interesanti, ka sastāvā bija vēl viens Rīgas Dinamo pārstāvis Edmunds Vasiljevs. Komandas kodolu veidoja spožākie tā laika talanti, tostarp CSK jaunie, tas pats Boris Aleksandrovs un Helmutam Balderim, labi zināmais Viktors Žluktovs, lai gan PSRS augstākajā līgā tobrīd vislabāko sniegumu rādīja Vladimirs Goļikovs un jau pieminētais Žluktovs. Tieši Ļeņingradas ledus halē par galveno varoni kļuva Viktors Hatuļovs. Padomju jaunatnes izlase kļuva par pasaules čempioniem, un tieši Hatuļovs bija šī modeļa rezultatīvākais spēlētājs. 5 mačos viņš guva 3 vārtus un atdeva 6 rezultatīvas piespēles, kopā sakrājot 9 punktus, taču nemazāk iespaidīgu sniegumu demonstrēja otrs dinamietis Edmunds Vasiljevs. Viņš kļuva par komandas otro produktīvāko hokeistu ar 8 punktiem un dalīja labākā vārta guvēja godu visā čempionātā ar zviedru Matsu Ulanderu, abiem pa 7 precīziem metieniem. Fakts, ka turnīra 3 produktīvāko spēlētāju sarakstā mirdzēja 2 latvieši, bija unikāls un ārkārtīgi patīkams brīdis mūsu hokeja vēsturē. Hatuļova dominance šajā turnīrā nebija nejaušība. Rezultativitātes tabulā viņš apsteidza tādus nākotnes milžus kā dzelzsvīru un 4-kārtējo Stenlija kausa ieguvēju Dagu Džarvisu, kurš NHL vēlāk aizvadīs iespaidīgus 964 mačus pēc kārtas. Tāpat aiz Viktora muguras palika vēlāk Vankūveres Canucks zvaigzne Tomas Gradīns. Tas vēstures bloknotiņā ielaukt ķeksīti, ka Hatuļovs tajā laikā un brīdī bija ne tikai labākais savienības mērogā, bet viens no vadošajiem savas paaudzes uzbrucējiem visā pasaulē, pie pareizās pieejas un apstākļiem, kas dāvātu iespēju kaut vai fantāzijas līmenī spēlēt lidotāju sastāvā. Kopā ar Bobiju Klārku Viktors NHL būtu dominējis nākamās 2 desmitgades līgā. Tolaik toni noteica galvenokārt kanādieši, un amerikāņu hokeisti vēl nebija kļuvuši par līdzvērtīgu spēku. Viķka Hatuļovs ar savu lielisko ātrumu, jaudīgo slidojumu un kaisli spēlēt kaulā, brīžiem pat nežēlīgi, bet
bet tajā pašā laikā meistarīgi bija kā radīts Ziemeļamerikas hokejam. Diemžēl viņš bija dzimis laikā, kad tā laika valsts politika un dzels priekšskars nebija radīts viņam. Padomju hokeja skola tajā laikā balstījās uz augstākās klases kombinacionālo spēli un nevainojumu tehniku. Viktors Hatuļevs šo arsenālu papildināja ar savu dabisko spēku, kļūstot par patiesi izcilu hokeja meistaru. Ja mūsdienu pusaudzis, kurš uzaudzis ar video spēlēm, pajautātu vecākai paaudzei, cik potenciāli labs Viktors bija savā praimā, atbilde būtu vienkārša. Viņa kopējais reitings apmēram pelnīti būtu ap vai pat nedaudz virs 90 punktiem. Lai mēs labāk saprastu šo mērogu, salīdzināsim viņu ar 70. gadu top 10 dekādes NHL uzbrucēju leģendām un viņu labākajām sezonām 10 gades laikā. Piemēram, Phils Esposito savā pirmajā nopietnajā sezonā Čikāgā 65. gada pavasarī varēja lepoties ar 55 punktiem, bet jau 71. gada pirmajā pusē, būdams nobriedis hokejists, iespēja neticamus 152 rezultatīvitātes punktus, ja 1,95 punkti vidēji mačā. Līdzīgi rādītāji bija Marcelam Dionam ar 1,71 punktu vidēji spēlē dekādes beigās vai Gijam Laflēram 77. gada pavasarī, kurš 25 gadu vecumā Montreals Canadiens rindās iespējas 136 punktus, ja 1,70 punktus mačā. Tā laika Padomju Savienības augstākā līga meistarības ziņā neapšaubāmi bija tuvu NHL līmenim. Maskavas CSKA noteikti būtu starp pretendentiem katru gadu uz Stanleya kausu, lai gan finansiāli tās bija divas dažādas pasaules. Arī šajā ziņā nepelnīti žēl. Paskatīsimies uz Helmutu Balderi. Viņa slavenajā 76. 77. gada sezonā Rīgas Dinamo sastāvā Balderis iekrāja 63 punktus, kas ir vidēji 1,80 punkti mačā. Šādi rādītāji viņam bija vairākas sezonas pēc kārtas. Šeit mēs nonākam pie intriģējošākās fantāzijas un ciparu daļas, kā būtu, ja būtu teorijas hokeja vēsturē. Ja Helmuts Balderis 70. gados būtu spēlējis NHL, viņš pie savas statistikas būtu absolūta superzvaigzne. Savukārt Hatuļevs, kurš 74. gada junioru čempionātā demonstrēja uzbrucēja 1,80 punktu efektivitāti, progresējot, transformējot šos ciparus un smagi strādājot Nacionālajā hokeja līgā, būtu bijis zvaigžņots spēlētājs. Paplašinot šo fantāziju, Viktors neaiziet neceļos, un kā draftētais spēlētājs spēja pielāgot savu junioru gadu jaudu un statistiku uz NHL ledus. Secinājums ir tas pats. Viņš tur būtu kļuvis par zvaigzni. Protams, junioru statistika un pieaugušo profesionālais hokejs ir divas dažādas lietas, tomēr vēsture nemelo, redzot, kādas karjeras NHL izveidoja hokejisti, kuriem Viktors junioru laikos bija stabili priekšā, kļūst skaidrs, ka noņemot visas politiskās barjeras, gan Baldera, gan Hatuļeva nākotnē lielajā līgā būtu bijusi neticami spoža. Viktors Hatuļevs bija hokeja eksemplārs, spēlētājs ar kanādiešu spēka stilu un padomju hokeja skolas smalkumu, kurš vienkārši piedzima nepareizajā laikā. Ne tikai viņš, arī pārējās tā laika sporta zvaigznes. 75. gadā Viktors ar junioru izlasi atkārtoja iepriekšējā gada panākumu, kļūstot par divkārtējo pasaules junioru čempionu. Turnīra ietvaros viņš dalīja 3. rezultatīvākā spēlētāja godu komandā, bet visā rezultatīvāko čempionāta desmitniekā, pateicoties vairāk gūtiem vārtiem, atradās vienā kompānijā ar labākajiem hokejistiem. Viktors stāvēja plecu pie pleca ar to pašu zviedru Kentu Nilsonu, kurš jau 81. gada pavasarī būs 3. rezultatīvākais NHL spēlētājs ar 131 punktu, piekāpjoties tikai Esposito un Dionam. Viņam blakus bija atrodams Brians Troķē, Ņujorkas Islanders dinastijas balsts, seškārtējs Stanleya kausa ieguvējs un hokeja leģenda. Uzreiz aiz Viktora tajā gadā palika Čehoslovākijas hokeja spīdeklis Peters Šasnīs, arī nākotnē leģenda. Ir prātam neaptveram apzināties, ka šādu līmeni Viktors sasniedza jau toreiz, draudzējoties ar Dūmiņu un citiem blakus elementiem. Tas parāda viņa ielikto darbu un pārdabisko talantu, kamēr citi cīnījās par vietu sastāvā. Viķka Hatuļevs dominēja pasaules arēnā pat ar saviem īpaši kaitīgajiem ieradumiem, un tad nāca vēsturiskais 75. gads. NHL drafta 9. kārtā ar kopējos 160
40. numuru. Pēc oficiālajiem datiem Viktora Hatuļeva uzvārds izskanēja Filadelfijas Flyers birojā. Pēdējo 2 gadu Stanleya kausa čempioni, slavenie Broad Street Bullies, izvēlējās tieši viņu, ne Harlamovu, ne Maļcevu, ne Treķeku, bet Viktoru Hatuļevu no Rīgas. Viņš kļuva par pirmo hokeistu no Padomju Savienības bloka, kuru jebkad ir izvēlējusies kāda Nacionālās hokeja līgas komanda. Lidotāji ar Bobija Klārka brīnišķīgo smaidu meklēja tieši tādus spēlētājus, fiziski spēcīgus, meistarīgus un ar raksturu. Viktors būtu ideāls papildinājums viņu agresīvajam stilam, bet mums ir zināms cits, skumjāks scenārijs. Nu kaut kā tā.